Mani sauc Kārlis, esmu no Rīgas, un dienestam es izvēlējos pieteikties vairāk iemeslu dēļ. Gan tāpēc, ka man ļoti apmierina tas, ka pēc dienesta pabeigšanas saņemšu apmaksātas studijas Latvijā, gan arī šie 600 eiro, no kura es plānoju daļu iekrāt. Un man arī daļai, ja godīgi, bija bail, ka man iesauks. Tādēļ esmu atnācis brīvprātīgi. Dienestā esmu jau 5 nedēļas. Viena no visgrūtākajām lietām noteikti bija bebra taka, vai precīzāk ģērbšanās, pēc tam, kad visas dubļainās drēbes jāvelk atpakaļ. Manuprāt, šīs bija personīgi visgrūtākā lieta man. Taču visforšākais, manuprāt, kas ir bijis, tā ir vai nu ēdināšana, vai arī, teiksim, pagaidām esmu ļoti apmierināts ar to, ko mēs mežā darām. Pirmajā naktī mežā nebija nevainas. Lietas, protams, lija konstanti gandrīz vai gāza, uzcelt pončo lietu bija nedaudz nepatīkami, un arī celties uz sardzes nebija patī. Foršākā lieta, kad tu guli siltumā, to jāvelk apakaļ netīrās drēbes un tam līdzīgi. Taču mēs to darījām pāros. Man bija jāveic apgaita apkārt mūsu bāzē kopā ar manu biedru. Un teikšu tā, es gaidīju, ka būs sliktāk īstenībā. Pie augstā lietus var pierast, nav nemaz tik traki. Un nakts pagāja ātri. Pirmo reizi saņemot karavīru formastērpu, tā bija diezgan vispusēja sajūta, jo, protams, nekad nebija formastērpa vilcis. Un turpretīm domāju, kāda atbildība nāk man klāt, esot formastērpā, ko es varu darīt, ko es nevaru darīt, kādu godu es nesu un ko es aizstāvu. Līdz šim apmācībās jūtos izcili. Katru nedēļu mēs darām kaut ko jaunu, ir jaunu uzdevumu, jaunas iemaņas, ko mēs iegūstam, un nekad neatkārtojas īsti tas pats. Katru dienu mums ir jaunas nodarbības un jauna informācija, ko uzgūt, ir diezgan interesanti. Motivācija man pietiek un esmu gatavs turpināt.